Ar mani bija tā kā tai teicienā no limuzīna Jāņnakts krāsā, kad dažs labs visādas valodas sagrābstās, tikai to dzimto valodu nevar iemācīties. Un savos garīgajos meklējumos es skatījos uz jogu, tad tur bija meditācija ar budismu elementiem, gan arī biznesā ienāca scientoloģija saistībā ar personāla vadības jautājumiem. Tad atkal vienu brīdi vēl man vajadzēja piedalīties visās iespējamās sporta sacensībās. Ja? Un tad kaut kā vienā mirklī braucot mašīnā, es dzirdēju komercradiostacijā informāciju par alfa kursu. Es īpaši daudz nedomāju un pieteicos. Un tad es sapratu, kāpēc man iepriekš nevilku uz baznīcu. Iemesls bija pietiekoši vienkārši. Es par to neko nezināju un vienkārši nesapratu, kāpēc tas man ir vajadzīgs. Un alfā es iegūtu tādu bērnības sajūtu, ka es tieku mācīts no pašiem pamatiem, tāpat kā ar to dzimto valodu. Un tāpēc es tiešām patiesi priecāšos tevi redzēt alfā un nāc un pievienojies.